action. Tad labvakar, mēs šovakar atkal esam iekš metro, un kā jau cenšamies katrā reizē, būs arī kādi jautājumi. Tātad pirmā mums ir Krista. Čau, Krista. Čau, Valter. Tātad pirmais jautājums. Bioloģija ir liela pārmaiņa priekšā. Tiek uzskatīts to, ka cilvēku mūža ilgumu varēšot pagarināt līdz 120 gadiem. Un ir pat zinātnieki, kas uzskata, ka to varēšot izdarīt līdz pat 135 gadiem. Kādas ir tavas domas šajā jautājumā? Es gribu pateikt īpaši paldies sponsoriem metro, ka šis pasākums var notikt. Un manas domas ir labas. Tu gribētu dzīvot 120 gadu? Jā, es labprāt. Es varētu daudz ko darīt. Ja tu gulētu uz gultas, piemēram, tu gribētu dzīvot 120 gadu? Nu jā, es laiku čekot Twitter un tā. Jā, es būtu vesela tos visus 120 gadus. Ja man būtu kāds plāns dzīvē un kāds mērķis, ko es nebūtu vēl piepildījis, tad tas būtu tāda brīnišķīga iespēja vēl dzīvot tik ilgi un kaut ko piepildīt, tas vajadzēja kaut tādu. Jā. Kāpēc? Jo dzīve skaista. Tāda laba filma laikā, kur tieši šis jautājums tiek risināts un atbildi, ko tu dari ar savu laiku. Ja tajā laikā tu vari daudz labas lietas izdarīt, tad kāpēc ne? Nu, man liekas, tāpat mūsu dienas viss stāv Dieva rokās, vai mēs sēdam pareizu uzturu vai mazāk pareizu. Nu, tāpat, man liekas, ka neviens biologs un neviens pareizs uzturs nestāv pāri dievprātam. Es domāju, ka man būtu garlaicīgi. Es jau reāli visu būtu izdzīvojis. Aptuveni. Izglītības ministrs ir izlēmis to, ka varētu veikt kādas pārmaiņas tieši izglītībā Latvijā un tādā veidā paildzinot mācību gadu, samazinot vasaras brīvlaiku. Un ko tu domā šādā te jautājumā? Vai viņam tā vajadzētu darīt vai nē? Īstībā es tieši domāju par šo jautājumu, jo viss saskars ar izglītības iestādēm par šo tēmu. Es uzskatu, ja mācību programmu nemaina, jo man liekas pārpildīt, kā tev liekas. Man arī liekas, ka ir mazliet pārpildīt. Bet domāju, viens pēc tas būtu slikti, bet, kad latvieši ir baigi tradīcija cilvēku, es domāju, ka visi iebildīs pret. Tad ir divi varianti, vai pagarināt, atvieglinot skolēnus, vai tieši otrādāk izrevidējot pašreizējo programmu, izmantot visu lieko un atstājot vajadzīgo. Tikai svarīgo. Nē. Kāpēc? Tāpēc, ka skolēniem ir jāatpūšas vasarā. Un vasarā jau vispār neko negribas darīt, tad es nezinu, man liekas, tas būtu diezgan bezjēdzīgi iet skolu. Īstenībā gribu solidarizēties ar skolniekiem visiem un arī pagarināt brīvlaiku. Ja teiksim tā, nesamazināt brīvlaiku uz mācību rēķinu. Es esmu pret brīvlaiku saīsināšanu. Manuprāt, ir jāatstāja 3 mēneši, kā tagad ir brīvlaiks. Es domāju, ka ir tik forši, jo vasarā baigi daudz laika un tad jauniešiem nav ko darīt, un tad viņi dara visādas stulbības. Ja skolotājs grib 2 mēnešus brīvus? Kā? Kā, skolotājiem jau arī brīvlaiks? Labi, paldies. Es domāju, ka šādām reformām vajadzētu būt. Kāpēc? Jo tātad daudz skolotāji ir sūdzējušies patiesībā par to, kad ir grūti izstāstīt skolēniem šo vielu, jo rītā agri jāceļās, viss tik ļoti saspiest, skolēni pēc stundām noguruši. Tādā veidā pagarinot šo mācību gadu ir vieglāk saptalīt šo tēmu par šīm stundām, un tādā veidā mēs arī varētu iegūt ekstrā, kā teikt, gudrību. Es esmu gatavs diskutēt par šo jautājumu aizkadrā. Es arī.